vietnieces, kā arī Rieknas kundzes apgrūstības lapas šodien dienas ceļu, bet jānovadā domas priekšētā vietnieku un to. Я понимаю, да, но я хочу сказать, что я Думу не могу сейчас провести, я не готов решать этот вопрос. Я не убежден о том, что я должен Ruslana kungs, apsēsties lūdzu. Jūs neesat deputāts, mēs kaut kā tiksim galā. Lūdzu, nepārtrauciet deputāta kungu. Если мне позволено вести заседание Думы, а я не готов на русском языке, я готов провести это заседание. Šo kungs vadīs Dumas sēdi un tūkojas Latvijas valodā. Первый вопрос. У нас есть кворум для проведения этого заседания? Кворум с Думой сēdi слабичной. Есть кворум, да? Мы можем начать это заседание. Прошу проголосовать этот вопрос, чтобы мы можем начать заседание. Кто за то, чтобы провести это заседание? Прошу голосовать. На заседании Думы поставлен вопрос, единственный вопрос о том, чтобы господин Андреев был отстранен от занимания должностей в связи с тем, что его поведение все последнее время было неадекватным. Думai sēdi darba kārtībā ir viens jautājums par Andreju kunga atbildu no visām pašvaldības darbības institūcijām sakarā ar to, ka viņa rīcība. И группа депутатов в составе 8 человек поставила вопрос о том, чтобы отстранить его от этих должностей. Kompromitē Dumas tēlu un 8 deputāti nostādījuši jautājumu. Слово, может кто-то что-то хочет сказать? Слово докладчику. Vārds ziņotājiem. Ziņotājs par šo Dumas sēdes jautājumu mēs, kā ziņotājiem, gribu izmantot savas ziņotājas tiesības un uzdot jautājumu juridiskā departamenta. Gribas juridiskā departamenta viedokļi par to, vai Dumas sēde, kas vakar tika sasaukta pārkāpju likuma prasības, un šodienas sēde tikai vakardienas nelikumīgi sasauktās Dumas sēdes turpinājumi, vai šī Dumas sēde ir juridiski spēja? Kura Dumas sēde, kura ir sasaukta ievērojot likuma noteiktu. Šī Dumas sēde nav sasaukta ievērojot likuma noteiktās prasības. Šī Dumas sēde ir sasaukta ievērojot likuma noteiktu procedūru, jo vakardienas sēde nav notikusi kvorumā neesamības dēļ. Vakardienas sēde tika sasaukta likuma noteiktai kārtībā. Šī Dumas sēde ir vakardienas nenotikušās Dumas sēdes turpinājums. Man drīkst pateikt. Jā, es tieši gribu zināt. Tiešām, ja ārkārtas sēde ir pieprasījuši sasaukt vienam trešdaļai no deputātiem, tad bija jāsasaukt 3 dienu laikā. Tās nebija izdarīt saulēcīgi, bet līdz ar to vakardienas Dumas sēde bija nelikumīga. Iedod man pabeigt, jā? Pēc tam jums debatēs savu stāstu. Bet vienalga izpildot pieprasījumu, sēde tika sasaukta nokavēt vienu dienu. Likumīgi vai nelikumīgi? Lūdzu pieprasīt. Likumīgi vai nelikumīgi? Kuru Dumas sēde ir tiesīgs sasaukt, ārkārtas Dumas sēde ir vienalga ir tiesīgs sasaukt Dumas priekšsēdētājs. Bija saņemts iesniegums no 8 deputātiem, un sēde tika sasaukta. Jā, nokavēt vienu dienu. Nu tas ir likumīgi vai nav likumīgi? Likumīgi, jo likumīgi ir viena laikā, ja nesasaukt Dumas sēde. Ja priekšsēdētājs nebūtu sasaucis Dumas sēde, tad viņš būtu pārkāpis likumu. Nesasaukt 3 dienās viņš nepārkāpj. Viņš ir sasaucis vakar Nu tas jau vairs nav likuma noteiktai termiņi. Vēl ir jautājumi? Jā. Tas ir jautājums. Tas ir jautājums. Vēl ir jautājumi? Līdz ar to jautājums, vai šodienas Dumas sēde pēc juridiskā departamenta viedokļa būs likumīgs spēks? Jā, tieši tā likumīgs spēks būs jūsu lēmumu, par kuru jūs šodien nobalsos. Tikai varbūt drīkst par šo konkrētu lēmumu. Nē, paldies, ja būs jautājumus, tad... Cienījamie kolēģi, principā jautājuma vēsturē
ir sākusies ne ar rīkojumu pat, jā, un ne ar atsevišķu lietu, bet gan ar to, ka savā laikā domes preses konferencē parādījās informācija par to, ka tiek izveidota sabiedriski analītisko konsultantu grupa, kurā tiesības un varas morālas virzienā darbojas Andreja Kungs. Protams, atbilstoši šodienas domes vadības izpratnē par tiesībām un varu un morāli, Andreja Kungs tur varētu tikai grozījumi. Cilvēks, bet šeit pat nomasēties zālē, demonstrē nepiedienīgu žestus, acīm redzot atbilstoši izpratnē domes vadībai par tiesībām un morāli, nekāda juridiska dokumenta par šādas komisijas izvietošanu domē nav. Es izmantoju savas deputāta tiesības, vai ir rīkojums, vai ir lēmums, vai vispār ir kāds dokuments. Nekāda dokumenta nav. Tātad, vai nu domes vadība ir maldinājusi sabiedrību, un tagad, izmantojot situāciju, attieksies no tā, kā tāda grupa ir bijusi, vai nu tā ir viņa izpratnē par tiesisku rīcību. Nu, jāsaka, ka mums tomēr ir dažādi izpratnes. Uz šīs nenotikušās un nepieņemta lēmuma pamata Andreja un grupa citu cilvēku uzsāka aktīvu darbību, kas izsauca sabiedrības un domes darbinieku neizpratni un protestus. Esmu saņēmis virkni sūdzību par nepieklājību rīcību, par spiedienu, par draudiem, par atlaišanu no darba, no Andreja kunga puses, par komisijas rīcību neatbilstoši vispār kādiem darbības principiem, pieprasot grāmatvedības dokumentus. Vēl vairāk no poļu biedrības ir saņemta sūdzība uz Eigonu kungu vārdu par to, ka viņa uz šo sūdzību būtu sniegt atbildamā nekādas informācijas nav. Un šajā sūdzībā ir rakstīts, ka Andreja kungs ar savu darbību izmantoja domes konsultanta statusu. Viņš nav vienkārši Andreja kungs, viņš ir domes konsultants. Tiesību un morāles jautājumu. Tāda ir mūsu domes vadības izpratne par tiesībām un morāli. Ir pazemojusi oļu reliģiskās, viņu tiek sēta nesaskaņa pilsētas iedzīvotāju un nacionālo grupu un reliģisko grupu stāvu. Vai šādu situāciju var pieļaut? Un kad es palūdzu, vai vispār ir kāds dokuments, kurā šis kungs vai šo cilvēku grupa ir saņēmuši šo te statusu, izrādās, ka vienīgais domes priekšvēlētāji pārrakstītais rīkojums un dokuments, kuru Andrejs ir nosaukts par domes konsultantu, ir 2009. Gada 31. augusta rīkojums numur 398, kur Andreja kungs ir nosaukts par domes konsultantu. Tā kā saskaņā ar likumu par pašvaldību, domai nav tiesību labu vai grozīt priekšētā rīkojumu. Lai izbeigtu šo situāciju, mēs piedāvājam šo lēmumu atcelt, uzlikt par pienākumu domes vadībai atsaukt ziņas, jo tieši domes vadība ir izplatījusi caur preses konferenci šīs ziņas par kādas darba grupas izveidušu un par konsultantu statusu atsaukt publiski šīs ziņas, un tā kā ir pastāv bažas, kā arī citi domes darbinieki izmantojot savas tiesības, izdot rīkojumus, ir piešķīrusi šiem te, nu es nezinu, kādus viltvarus saukt vai citādi, jā, šeit te grupai tiesības rīkoties, tātad uzlikt par pienākumu nepieļaut viņu darbību nekādās domes iestāžu veidotās struktūru vienībās. Kāda būs jautājuma? Nav? Kas par? Lēmu projektu, un lai šo Jautājumu nav, balsam par lēmu projektu. jautājumu bija. Balsojam. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies.